izdarītu tā, lai pasaulē nebūtu iespējams izplatīt dezinformāciju, jo tā, man liekas, ka ir daudz globālāka problēma. Sveiki visiem un laipni lūgti podkāstu 15. sērijā. Šodien esam inovāciju laboratorijā, kur runāsim par NATO, par jauniešu attieksmi pret NATO, un tāpēc esam arī uzaicinājuši divus studentus, kas ir Reinis Zonenbergs, kas ir politikas zinātnes students Latvijas Universitātē. Sveiki. Un Laura Milča, kas arī ir politikas zinātnes studente Latvijas Universitātē. Sveiki, Reini un Laura. Un šogad Alianse svinēs 75. gadskārtu, un šogad arī mēs Latvijā svinēsim 20. gadskārtu, esot daļai no NATO. Un es gan nevarētu teikt, ka es visu savu apzinīgo dzīvi esmu pavadījusi NATO sastāvā, taču es domāju, man ir līdzīgi kā jums, ka ir grūti rast šo atšķirību starp šīm divām pasaulēm. Latvija bija ārpus NATO, un Latvija pašlaik ir NATO. Tik cik caur grāmatām, stāstiem, intervijām un studijām arī jūsu gadījumā. Un tāpēc rodās uzreiz tāds retorisks jautājums, kā 75 gadus veca alianse, militāra alianse, kas dibināta augstā kara laikā, var būt aktuāla cilvēkiem, kuri pat neatcerās, kāda mērķa dēļ tā tika izveidota. Varētu teikt, ka 90. gados jau pazuda gandrīz aktualitāte NATO. Likās jau Rietumē Eiropā, ka viss tulīt būs labas attiecības ar Krieviju. Un, manuprāt, ka tieši Baltijas valstis bija jau no paša sākuma tās, kas redzēja šos riskus un kāpēc ir jāiestājās NATO, ir Eiropas Savienībā, jāmeklē šis spēcīgais balsts. Un, es kā jaunietis, kurš ir praktiski visu savu mūžu nodzīvojis jau Eiropas Savienībā un NATO, man tas ir pašsaprotami. Es jūtos kā Eiropas Savienības pilsonis, kā Eiropietis un NATO šīs visas lietas. Bet pirms 20 gadiem tas nebija pašsaprotami. Jā, tāpēc ir ļoti svarīgi patiesībā runāt par to, ka mūsu šī paudze ir uzaugusi demokrātiskā valstī un NATO dalību valstī. Līdz ar to ir svarīgi tiešām pacelt šos jautājumus sabiedrībā un runāt īpaši ar jauniešiem par to, kāpēc tas ir nozīmīgi un kāpēc tas nav pašsaprotami. Un, kā jau sākumā minēju, NATO kā organizācija tika izveidota 49. gadā. Un, sākumā tā bija ar mērķi veidot šo kolektīvo drošību un vairāk aizsardzību pret Padomju Savienību, kas bija tas pretspēks. Un, līdz ar to tas mērķis augstākā laikā bija tāds redzamāks un pašsaprotamāks, bet arī, kā jau Reinis minēja, pēc 90. gados un pēc Padomju Savienības sabrukuma pacēlās šis jautājums, vai vispār tā kā organizācija ir vajadzīga. Bet, kā mēs redzam šodien, pasaulē nevalda miers un drošība un saticība un demokrātija. Līdz ar to tādām organizācijām kā NATO ir liela nozīme un Latvijai arī kā dalība valstī ir liels pienesums NATO un liela nozīme. Un zinu, ka ir arī grūti novērtēt kaut ko tādu, kas mums ir visu mūžu bijis, runājot par mums jauniešiem. Bet tomēr pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā arī mēs jaunieši sākam novērtēt to, ka mēs esam daļa no NATO. Un citreiz nav arī slikti sev to atgādināt. Un, kā jūs kā jaunie studenti esat pamanījuši tās praktiskās priekšrocības mums, esot daļai no NATO? Jā, praktiskās priekšrocības. Pirmkārt, man liekas, ka ir svarīgi, it īpaši Ukrainas kontekstā, pagājušajā gadā Saeima apstiprināja atkal obligātā militārā dienesta ieviešanu. Un tas ir varbūt tāds praktiskākais solis, kas saistās arī ar NATO kontekstu, jo mūsu bruņotajiem spēkiem ir tā iespēja sadarboties un piedalīties militārajās apmācībās arī ar citu dalību valstu kaujas grupām. Un, līdz ar to šis manā skatījumā varbūt ir tāds redzamākais solis tieši Latvijas kontekstā un pēdējā laikā, protams.
Jā, un jauniešiem ir svarīgi stāstīt, kāpēc un kādi ir tie veidi, kur kādā veidā ir iespēja iesaistīties gan militārajā dienestā, gan kaut kādā citā kontekstā, saprast un līdzdarboties NATO. Bet, jā. Reina, varbūt kādi ir izaicinājumi mums, esot kā daļai no NATO? Par izaicinājumiem runājot, tas tieši varbūt Latvijas valstī kā tādai tās saistības un tas, ka šobrīd mums ir jāpaukstina ļoti militārais budžets Latvijai, kā arī tas militārais dienests. Tas ir kā veids, kā parādīt sabiedrotajiem, ka Latvija ļoti uztraucas par šiem jautājumiem. Bet tieši no jauniešu viedokļa es neredzu īsti tādus izaicinājumus. Jā, vienīgi tas, ka tiešām ir jāsāk iesaistīties vai domāt par civilo aizsardzību. Bet par ieguvumiem runājot, tīri vispārīgi, jebkuram jaunietim tas drošības garants, ka šeit var veidot savu dzīvi, savu ģimeni, studijas, ilgtermiņā dzīvi Latvijā, jo ir jau daudz tie narratīvi, kas izplatīti arī Rietumē Eiropā, kad šis robežas reģions, Baltijas valsts ir ļoti nedrošs, ka jebkurā laikā var sākties kāds karš. Tāpēc tieši šis NATO, šīs drošības garantijas ir tas, kas daudziem jauniem cilvēkiem un arī cilvēkiem, kas varbūt plāno pārvākties uz Latviju no citām valstīm, ir tas apliecinājums, ka te var veidot savu biznesu, savu dzīvi, savu ģimeni. Es arī piekrītu tam sakāmajam, ka es arī esmu tas jaunietis, kurš pavadījis ļoti lielu savu dzīves daļu ārzemēs. Un, man tas ir nospēlējis ļoti svarīgu lomu, tas, ka mēs esam daļa no NATO, tas, ka Latvijā ir drošība. Latvija strādā pie savas drošības gan kā valsts, gan kā daļa no alianses. Tā kā, jā, es jums pilnībā piekrītu. Taču NATO kontekstā mēs esam diezgan mazi. Un līdz šim mums ir bijis diezgan grūti pasaulē parādīt to mūsu svarīgumu. Es pat varētu teikt, ka mums tas ir sanācis kaut kādā mērā tikai pēdējā laikā, līdz ar 2022. gada 24. februāri, ka mēs esam atnākuši un parādījuši, ka hei, mums bija taisnība un mūsos vajadzēja ieklausīties. Bet jāņem arī vērā, ka mēs esam alianse un ka šo jauniešu mēs varam šeit runāt par mūsu kaut kādām domām, viedokļiem, bet ja šis pats podkāsts būtu bijis Amerikā, kur mēs intervētu amerikāņu jauniešus, šīs domas par to, kā piemēram atturēt Krieviju no iejaukšanās citu valstu teritorijās un kā to atturēt, viņiem tas viedoklis būtu pavisam citādāks. Un tad, kā mēs varētu šo dažādību, to, ka mums ir bijusi šī pieredze vēsturiskā un arī tagadējā, kā mēs varētu šo dažādību izmantot mūsu labā? Kā mēs varam kā NATO valsts parādīt savu svarīgumu ne tikai reģionālā, bet arī globālā kontekstā? Manuprāt, kā jau tu minēji, ka tieši pēdējos gados Latvijā un Baltijas valstīs ieklausās gan Eiropas Savienībā, gan NATO, gan amerikāņi, jo mēs esam jau 30 gadus vienu un to pašu teikuši, redzējuši šos riskus ar Krieviju. Un, manuprāt, ka šajās institūcijās tieši latvieši kā tādi ļoti vērtīgi, jo mums ir šis vēsturiskais konteksts, plus vēl daudzi latviešu eksperti, sevišķi 30+, kas pārzina krievu valodu un var sekot līdzi, kas notiek Krievijā iekšienē. Un šīs zināšanas un konteksts mūsu pieredze arī Padomju Savienībā esot šobrīd tieši, manuprāt, ka Baltijas valstīs ļoti ieklausās viss, gan Rietumē Eiropas valstis, gan ASV partneri. Tā kā,
Un es arī nedaudz sekojot līdzi starptautiskajai politikai par to, ka Latvija ir tiešām skaļa gan jautājumos, kas ir saistīti ar sankciju ieviešanu pret Krieviju, vai arī Eiropas stratēģisko autonomiju, kas militārajā ziņā un ieroču ražošana Eiropā. Visi šie jautājumi, kur man rodas tāds iespējas, ka tieši Baltijas valsts ir tās, kas šos jautājumus pirmās virza, citām valstīm esot kūtrākām vai lēnākām. Tad varētu teikt, ka mazs cinīts gāž lielu vazumu, ja mēs runājam par mums. Bet kā mēs vēl varētu iedvesmot lielākās NATO valstis darīt lielākas lietas? Jā, man liekas, ka tiešām šajā kontekstā, Ukrainas kara kontekstā Latvijai ir ar ko lepoties, pilnīgi noteikti, jo arī skatās uz šo NATO dalībvalstu mērķi sasniegt 2% no IKP aizsardzībai, tad Latvija šo jau ir sasniegusi un man liekas, ka līdz 27. gadam tēmē uz 3%. Ja paskatās uz tādām lielām valstīm kā Vācija, tad Vācija šo vēl nav sasnieguši šo standartu. Un, līdz ar to kaut vai tā ir tikai viena no tām paradigmām, kur Latvija jau izceļās. Un arī es piekritīšu pilnībā Rēnim par Baltijas valstīm kā kopumu. Pateicoties šim, šajā sakarā ar padomu mantojumu un kā postpadomu valstī un tai pieredzei, kas ir mums gājusi vēstures gaitā cauri, Baltijas valstīs ieklausās kā tādās viedokļu līderī tieši Ukrainas kontekstā par to, ko nozīmē padomju okupācija un ko nozīmē vispār šis karš un kāpēc ir tiešām nozīmīgi veltīt arī šos kaut vai to 2% minimumu valsts aizsardzībai un attīstīt visu šo NATO kapacitāti visām dalībvalstīm kopā. Jā. Un, zinot, ka jūs abi divi studējat politikas zinātni, vai esat savos burbuļos, arī savos šīs universitātes burbuļos dzirdējuši kaut kādus priekšstatus un mītus par NATO? Jā, pavisam noteikti. Pirmkārt jau man liekas, ka pašā pamatā, man liekas, ka īstenībā jauniešu vidū arī tīpaši ir izplatīta šī doma, ka pastāv kaut kādi atsevišķi Latvijas bruņotie spēki un kaut kādi NATO spēki, kas ir, ka tas ir divas dažādas lietas, bet tas tā, protams, ka nav. Ir tie paši Latvijas spēki ir NATO, un NATO nav tāda atsevišķa bruņojuma. Tas ir kopums no visām dalībvalstīm, kas atsevišķi reaģē uz konkrētām misijām, kur apvienojās, un tad notiek šīs koordinētās misijas uz konkrētu laika periodu. Tas, man liekas, ir tāds izteiktākais mīts, ko es esmu pamanījis arī savu draugu lokā. Noteikti jā, par to, ka vai iespējams kara situācijā būs kaut kādi NATO atsevišķie spēki, kas pēkšņi atbrauks un izglābs, un tad mēs vienkārši stāvēsim malā un noskatīsimies bez mazai. Bet jā, tas tāds varbūt viens no tādiem redzamākajiem, man liekas. Jā, vēl tas klasiskais mīts, ka mēs esam kā Latvija kā ASV pakļautībā, vai ka mūs te kontrolē no augšas, kas arī, ko izplata Krievija. Latvijas politiķi nepieņem autonomus lēmumus, un šeit var pilnībā nepiekrist, jo Latvija ir daudzos jautājumos arī izteikusi savas intereses, kas ir atšķirīgas, vai ļoti aktīvi lobējusi savas intereses kaut vai ASV NATO kontekstā. Bet arī šis mīts, ka NATO ir ekspansīva vai agresīva organizācija, ko arī, piemēram, Latvijas transatlantiskā organizācija ir aktīvi stāstījusi sabiedrībai un jauniešiem par to vēsturi, kas ir bijusi ar NATO paplašināšanos. Un, man liekas, ka tur ir tas darbs ir jāveic aktīvi, lai atspēkotu Krievijas naratīvus, kas izplatās, jo Krievija šobrīd ne tikai
mērķē uz krievalodīgo kopienu, bet uz visu Latvijas sabiedrību ar tiem iedēsta dažādus narratīvus gan jauniešos. Tāpēc ļoti svarīgi runāt. Par to ir svarīgi runāt. Ļoti svarīgi. Un, vai, piemēram, dzirdot šos mītus, jūs viņus kaut kā atspēkojat? Vai jūs darbojaties šo mītu atspēkošanā, līdzdarbojaties? Vairāk pats vienkārši analizēju, skatos dažādus analītiskos rakstus par to, bet negluži mēģinu pārliecināt citus cilvēkus. Jā, es arī nemēģinu nodarboties sociālajos tīklos ar kaut kādu interesantu cilvēku viedokļu atspēkošanu. Man liekas, ka tas nav efektīvi un nav tā vērts vienkārši savu laiku tērēšanai. Bet jā, draugu lokā, ja kaut kas, ja paceļas kaut kāda diskusija, es domāju, ka svarīgi ir neuzbrukt tam otram cilvēkam un varbūt pastāstīt kaut kā no tādā pozitīvā manierē pateikt, hei, patiesībā ir šādi, vai varbūt paskaties, painteresējies vairāk, lai tu varētu spriest par kaut ko. Jo man liekas, ka mūsdienās ļoti liela problēma šajā sakarā ir tā, ka liela daļa cilvēku domā, ka viņi spēj spriest par jautājumiem, par kuriem viņiem absolūti nav nekādas sajēgas. Un, līdz ar to man liekas, ka arī šī atspēkošana, kas ir ļoti svarīga, protams, tā ir jāveic ar tādu lielu pacietību un lielu manieru, lai tas neizraisa pretreakciju, ka uzreiz notiek šī viedokļa polarizācija un tad neveidojas diskusija, un tu tādā veidā nepārliecinās nevienu par to, ka varbūt ir pastāv kodināto mīti un tā liela daļa no tā visa ir dezinformācija. NATO pirms dažām dienām izlaida savu ikgadējo aptaujas rezultātus. Un jautājumā par to, cik mēs daudz latvieši zinām par NATO, 1,6% teica, ka zina ļoti labi par to, 46% teica, ka zina diezgan, 39% zina nedaudz un 8% zina tikai nosaukumu vai nezina nemaz. Un, ja iepriekš mēs runājām par to, ko jūs darat, lai atspēkotu mītus vai izglītotu cilvēkus, tagad iedomāsimies, ka jums ir tā vara kādu izglītot un lielāku sabiedrības daļu. Un tad, kuri no šīm grupām jūs uzrunātu un izglītotu vairāk? Vai tie, kuri zina labi, bet nezina ļoti labi, vai tie, kuri zina tikai nosaukumu vai nezina nemaz, vai tie, kuri zina tikai pavisam nedaudz no NATO? Un kāpēc? Es teiktu, ka jākoncentrējas tieši uz tām riska grupām, un varbūt tieši arī uz jaunākiem cilvēkiem. Varbūt Latvijas, manuprāt, ka tieši krievalodīgo minoritāti ir ļoti svarīgi uzrunāt, un tātad, lai mēs esam uz viena viļņa, šīs kampaņas veidot, un tieši jauns cilvēks, jo, varbūt pensionāriem vai cilvēkiem, kas ir visu savu dzīvi nodzīvojuši Padomju Savienībā, tas efekts nav tik liels. Tā kā, manuprāt, tas ir tieši skolas, vidusskolās dažādas lekcijas par to. Vai tas ir tāpēc, ka jauniešus vēl var kaut kā ietekmēt vieglāk, vai jaunieši vienkārši lielāka iespēja, ka jaunieši klausās un ieklausās, vai kāds ir tas iemesls, kāpēc tieši jaunieši ir gan atvērtāki, gan viņi arī tie, kas 10 gadu laikā veidos Latvijas eliti, lēmumu pieņēmējus, galvenos cilvēkus. Līdz ar to tā ir, manuprāt, tā grupa, kur var gan vieglāk, neteikt ietekmēt, bet iedvesmot, izglītot un tam lielāks efekts. Jā, man liekas, ka jaunieši ir ļoti dažādi un ir tādi, kas tiešām daudz interesējas par politiku un tajos pašos sociālajos tīklos redz un patērē informāciju, kas noteikti saistās arī daļai ar NATO. Bet joprojām un vienmēr pastāvēs tādi, kas par to absolūti nebūs ieinteresēti, un tas arī ir normāli. Tas ir kā tam vajadzētu būt arī. Jā, man liekas, ka es arī atkal piekritīšu Reinim. Jaunieši tiešām ir atvērtāki daudz dažādām idejām.
Un līdz ar to varbūt šis jauniešiem ir iespēja patērēt pirmkārt dažādas informācijas avotus, kas varbūt, ja salīdzina tiešām ar vecāku gadagājumu cilvēkiem, tad, kuriem interneta opcija nav tā pierastākā, tad man liekas, ka jaunieši prot atrast informāciju un atkarīgs arī, protams, atkal ir šis etniskais sadalījums, vai mēs runājam par kaut kādu krievvalodīgo publiku vai latviski runājošiem ģimenēm. Tur arī tie viedokļi dažādi, bet patiesībā arī tas ir novērojams sabiedriskās domas aptaujās, ka krievvalodīgie jaunieši ir pozitīvāk noskaņoti pret gan NATO, gan Eiropas Savienību, un līdz ar to kritiskāk noskaņoti pret Krievijas agresiju un karu Ukrainā. Tā kā, jā. Un, manuprāt, arī svarīgi ir vērst uzmanību uz tieši augtajām ģimenēm Latvijā, kuras ir dažādu etnistāšu. Un runājot vispār par jauniešiem, zinu ļoti daudzus, ap 20 vai pat jaunākus jauniešus, kuri pēc, piemēram, kara sākuma tieši bija tie, kas mēģināja ieskaidrot, izglītot savus vecmāmiņus, piemēram, par to, kas vispār notiek. Ceļšķi tos cilvēkus, kas ļoti iepriekš patērēja Krievijas televīzijas kanālus. Līdz ar to, manuprāt, tieši jaunieši ir tie, kas ir visaktīvākie un var daudz izglītot arī savu burbuli apkārt. Es arī esmu viens no tiem jauniešiem, kas patērē TikToku. Un nesen TikTokā es klausījos kādu britu aktīvisti, kur teica, ka mūsu paudze ir viskaujinieciskākā. Un kā iemeslu viņa teica, ka mēs esam tā paudze, kura tiek pie informācijas, kura viegli tiek pie informācijas, kura uztver informāciju ļoti labi. Mēs esam arī diezgan izglītoti tādā mediju pratībā. Mēs arī protam izmantot informāciju. Un tādējādi mēs arī zinām daudz ko, kas notiek pasaulē. Esam palikuši ļoti realistiski par to, kas notiek pasaulē. Sākot ar drošību līdz pat videi un sociālām normām un citiem tematiem. Un tad, vai jūs jūtat, ka mēs esam vairāk klātesoši, ka mēs tiešām esam kaujinieciski, un vai jūs jūtat, ka mums ir šī ietekme arī mainīt lietas? Manuprāt, ka vienmēr jaunā paudze ir tā kas grib kaut ko mainīt, 15 līdz 30 gadnieki, bet tieši šobrīd dzīvojot, kad tā tehnoloģija attīstība ir tik strauja un tas, kādu informāciju, cik atšķirīgā informācijas vidē mēs dzīvojam no citu paudžu cilvēkiem, tas dod, protams, tādu kaut kādu papildus perspektīvu. Bet man liekas, ka tas ir pārliecīgs fenomens, ka jaunieši vienmēr ir tie, kas grib kaut ko izmainīt sabiedrībā un pretoties kaut kādām normām. Laura, man liekas, ka īstenībā studenti un jaunieši ir bijuši tie, kas visās revolūcijās ir pirmie stāvējuši pa priekšu un vicinājuši karogus, bet tīpaši ar mūsdienu informācijas piekļuvi un dažādiem avotiem. Noteikti jauniešiem ir tā iespēja redzēt kontrastainus viedokļus, un tāpēc arī varbūt labāk attīstīt savu mediju pratību un racionāli spriest. Un līdz ar to es domāju, ka es varu piekrist tam, ko jūs teicāt, ka jauniešiem ir liela nozīme un īstenībā es arī ļoti saprotu, un es pēdējā laikā daudz aizdomājusies par to, cik sarežģīta patiesībā ir tā situācija, ka tu dzīvo ģimenē, vai ka tev kādam radiniekam, vai paziņai, vai tuvākam lokam ir pilnībā cita izpratne par notikumiem pasaulē. Un tas pats īstenībā, man liekas, ka ļoti aktualizējās Covid laikā, kad parādās šie visi antivakseri un vakcīnu noliedzēji un tā tālāk.
Un man liekas, ka jauniešiem šajā ziņā varbūt tiešām ir liela loma savas ģimenes uzskatu veidošanā un varbūt kaut kādā veidā pat nepārliecinot, bet piedāvājot šo alternatīvo redzējumu, ka pastāv vēl kaut kāda cita viedokļa pasaulē un ka varbūt ka nevajag ieslīgt šajā savā burbulī, kas ir balstīts uz kaut kādiem aizspriedumiem. Un, līdz ar to es redzu jauniešiem tādu personiskāku lomu tieši ģimenes kontekstā un tuvāko lokā. Tas, man liekas, arī ir veids, kā beigās šo sabiedrības viedokli ir iespējams arī mainīt. Jo tu sāc ar savu iekšējo burbuli, tu sāc ar savu ģimeni, ar saviem tuvākajiem. Un tā tas arī izvērstas arī plašākā kontekstā, vai ne? Un, atgriežoties atpakaļ pie NATO temata, NATO un Latvijas temata, varbūt tāds, varētu jau teikt, tāds profesionāls jautājums starp mums. Pavisam, kā šī NATO klātbūtne Latvijā ir veicinājusi reģionālo drošību? Jā. Pirmkārt, jau man liekas, ka tas viss, ko mēs diskusijas laikā apspriedām, šīs NATO paplašinātās kaujas vienības šobrīd Latvijā, kur ir Kanāda, šobrīd ir vadošā valsts, un mums ir liela daļa karavīri arī no citām valstīm, un šī ādažu poligona attīstība, un redz, ka vēl plānojas Sēlijas poligons, un vienmēr sekot tās investīcijas un kopējās militārās apmācības, un kas sekmē arī reģionālo drošību, jo pateicoties šiem sabiedroto spēkiem Latvijas teritorijā, mēs patiesībā palīdzam arī NATO stiprināt šo austrumu robežu. Un, kā zināms, arī NATO spēki ir izvietoti šobrīd arī gan Igaunijā, gan Lietuvā, gan Polijā, kas līdz ar to arī parāda šo sabiedroto vienotību un attieksmi, kas ir ļoti svarīgi, tīpaši tagad ar atkal Ukrainas kara kontekstu un Krievijas agresiju. Tā reģionālā drošība Latvijai kā austrumu flangu valstī NATO stiprināšanā ir ļoti liela, un līdz ar to arī globāli tas summējas kopā un dod savu ieguldījumu. Jā, vēl minēt par Somijas-Zviedrijas iestāšanos NATO, kad arī Zviedrija ir apņēmušies izvietot karavīrus Latvijā. Līdz ar to šie visi soļi kopumā ir kā parāda Krievijai, kad joki mazi un ka nebūs nekādas provokācijas. Tas kopumā reģiona stabilitāti nodrošina, jo, kā mēs redzam, Ukrainā pēc kara sākumā ļoti smagi tas bija smags trieciens Ukrainai ekonomiski, un arī daudzās valstīs, kas ir tieši šīm robežām ģeopolitiskajām starp lieliem blokiem, tās valstis ir ļoti nestabilas, viņās arī neieplūst starptautiskas investīcijas, daudz cilvēki brauc prom, līdz ar to pat šādā plašākā kontekstā skatoties, vienkārši šī stabilitāte Latvijā ir daudz lielāka. Vai visas šīs lietas, robežu stiprināšana un citi militārie pasākumi, vai tie jums rada drošības sajūtu? Jā. Noteikti lielāka drošības sajūta nekā ja mēs nebūtu NATO dalībvalsts. Pavisam noteikti. Un, man liekas, ka tas arī ir lielākās daļas jauniešu viedoklis, ka pateicoties NATO, mums tomēr ir šī aizsardzība. Un, kā arī es esmu bieži vien novērojusi, ka mani tuvāko lokā cilvēki tiešām uzskata, ka, ja mēs nebūtu NATO dalībvalsts, tad mums varbūt mēs iespējams šobrīd karot pret Krieviju. Un līdz ar to šīs visas darbības un aktivitātes NATO sakarā ir ļoti nozīmīgas. Un man liekas, ka rada arī drošības sajūtu iedzīvotājiem Latvijā.
Tiesa gan atkal tur pastāv liela daļa mītu, un tīpaši sociālajos tīklos ir kaut kādas diskusijas par to, ka mums austrumu robeža nav pietiekami nostiprināta un ka mūsu valdība neko nevar izdarīt. Un ka atkal ka mums ir jāpaļaujas uz kaut kādiem mistiskiem NATO atsevišķiem spēkiem, kas mūs izglābs. Bet, tas atkal ir, tie atkal ir kontrasteini viedokļi publiskajā domā, kas vienmēr patiesībā eksistēs, un tas ir vienkārši kā tas ir. Bet, man liekas, ka drošības sajūtu man vismaz personīgi noteikti ir pateicoties NATO. Es vēl varu piemetināt klāt, ka, sakojot līdzi dažādiem starptautisko līderu izteikumiem, arī, man liekas, ka Latvijā daudz uztrauc tas, vai, piemēram, iebrukuma gadījumā ir izskanējuši dažādi viedokļi. Piemēram, ka Latvijai jānoturās 2 nedēļas, un tad tikai nāk palīgā, vai, piemēram, ka NATO jau no paša sākuma ir jāaizsargā katrs centimetrs no alianses teritorijas. Līdz ar to šeit noteikti Latvijas iedzīvotāji kopumā sagaida no starptautiskiem partneriem tādus skaidrākus varbūt vēstījumus un apliecinājumus, kas arī šobrīd ir lielas bažas ar ASV vēlēšanām tuvojoties par to, kā tālāk būs aliansē. Līdz ar to dažādi šīs bažas pastāv jebkurā gadījumā. Jā, ir tīpaši par NATO 5. panta īstenošanu, ka ja uzbrukums vienai dalībvalstī tiek uzskatīts kā uzbrukums katrai dalībvalstī. Un tad šīs šaubas es arī esmu novērojis noteikti gan sabiedriskajos mēdījos, gan citur par to, ka iespējams sabiedrotie nebūs gatavi iesaistīties un aizstāvēt Latvijas teritoriju, ja šādi draudi pastāv un ja tas notiktu. Bet man liekas, ka arī politiskā elite citās NATO dalību valstīs ir salīdzinoši vienoti šajā viedoklī, un mums nebūtu par ko uztraukties. Tātad tā varētu būt vai nu skepse, vai nu tā nezināšana. Vai nu viens vai otrs, jūs domājat, spēlē lomu šajā? Es domāju, gan. Tā ir tas, ka tiešām arī katrai valstī ir katra valsts iet nedaudz savā tempā arī, piemēram, Vācija vai Francija, kur tikai pēdējos gados var redzēt to, ka Baltijas valstis ir pirmās daudzos jautājumos, un pēc mēnešiem vai pēc gadiem tad Francija un Vācija pasaka, jā, jums bija taisnība. Šī arī patiesībā ir tāda dažādā draudu uztvere, jo mums, kā Baltijas valstīm, mēs saprotam, kāpēc karš Ukrainā ir apdraud ne tikai Ukrainu, bet arī mūsu drošību. Tomēr Vācijā un Francijā un citās Eiropas valstīs tas nav tik skaidri definēts, jo mēs ģeogrāfiski atrodamies pilnīgi citur un daudz bīstamākā zonā šobrīd. Un, līdz ar to Baltijas valstīm tiešām ir liela nozīme. Un par to būtu jārunā. Un tas, ka citām svarīgām un lielām NATO dalībvalstīm nav varbūt vienota izpratne, tāpēc arī Baltijas valsts ir kā tās viedokļu līderis šajā jautājumā. Un tāpēc ir svarīgi skaidrot ne tikai publikai, bet arī starptautiskiem līderiem, kāpēc šī brīža draudi ir tik nozīmīgi. Un, tā kā esat politikas zinātnes studenti, jūs ne tikai veidojat nākotnes to pieņemšanas lēmumu pieņēmēju grupu, bet varbūt būsiet arī tie, kas lēmums īsteno. Un tad pavisam īsi kā pēdējais jautājums. Beidzot, jums būs arī iespēja iztēloties, ja ar NATO sadarbības palīdzību varētu maģiski atrisināt vienu globālu problēmu. Kas būtu šī problēma un kāpēc jūs to izvēlētos? Tāda traka ideja, kas ienāca prātā, protams, būtu, ja Ukraina iestātos NATO un tad tādā veidā šo te karu izbeigtu, kur, protams, šobrīd ir tas ļoti vēl ir sarežģīts un tāls ceļš. Bet
vēl tāda mazāka lieta, protams, būtu valstīm, kuras ir uz šī ceļa iestāšanās Eiropas Savienībā, NATO, kā Moldova vai agrāk tā bija Gruzija, tagad varbūt nedaudz attālinās, bet tiešām tām valstīm, kurās ir šīs sabiedrības prorietumnieciskās, aktīvāk palīdzēt viņām iestāties NATO. Jā. Ļoti labi, man patīk. Laura? Jā, tas tiešām būtu labākais scenārijs, ja Ukraina pilnīgi pelnīti varētu pievienoties beidzot gan NATO, gan Eiropas Savienībai. Bet, jā, es domāju, ka, ja es tā maģiski varētu uzspiest pogu un novērst kaut ko, kas ir svarīgs ne tikai reģionāli, bet arī globāli, tad es domāju, ka es izdarītu tā, lai pasaulē nebūtu iespējams izplatīt dezinformāciju, jo tā, man liekas, ka ir daudz globālāka problēma arī tajā ziņā, ka, piemēram, tas pats pamatojums, kāpēc Krievijas karam ir patiesībā tik liels atbalsts Krievijā un absolūtais vairākums joprojām uzskata, ka Putina par savu līderi, ir tādēļ, ka šī viņa iespēja izplatīt dezinformāciju un mobilizēt sabiedrību ap to, ka Ukrainā karo pret kaut kādu nacistu valdību, kas ir absolūti absurdi. Jā, tad varbūt tās, ja es varētu, tad es iznīcinātu tādu opciju, kā melu un dezinformācijas izplatīšanu, jo tas tiešām kritiski ietekmē masas un cilvēku viedokli. Kurš tad noteiks, kas ir patiesība? Tas ir cits jautājums. Tas ir atsevišķi podkāstu epizode. Bet jā, es arī piekrītu tavai idejai. Man arī tā ļoti patīk. Un uz to mēs varētu arī noslēgt. Un jā, tātad pasaule jaunieši grib, lai NATO iestājās Ukraina pēc iespējas ātrāk. Un jaunieši grib iznīcināt dezinformāciju, kas ir, es domāju, pietiekami jēdzīgs lēmums. Un jā, tas ar šo arī mūsu 15. epizode ir beigusies. Un es aicinu jūs arī šo un visas pārējās epizodes noklausīties platformā Spotify un YouTube. Un jā, tiekamies nākamajā epizodē. Paldies, Reina un Laura. Paldies. Paldies.